Labdien, esmu Dainis. Šodien turpinu stāstīt par printeri un printēšanu, par 3D printeriem. Tā, printējot kādu detaļu, mēs izmantojam dažādus filamentus no dažādām firmām, dažādiem raksturojumiem, un tāpēc, lai iznāktu kvalitatīvs printējums, ir jāievēro daži ļoti svarīgi parametri. Un viens no tiem parametriem ir printēšanas temperatūra. Teiksim, ja mēs nopērkam, kā šajā gadījumā redzams, PET plastikas filaments, viņam printēšanas temperatūra ir norādīta robežās no 220 līdz 260 grādiem. Tātad viņš variē. Tas ir vienam ražotājam, ja viņš ir ražots dažādās fabrikās, tā temperatūra var būt atšķirīga. Jo man ir arī bijis tāds reizes, kas it kā iepērk no Gemberda parasti firmas tos filamentus. Man bijis tā, kad vecais filaments man printējās normāli, un pēc kaut kādiem 2 mēnešiem es nopirku tādu pašu filamentu atkal no tās pašas firmas, bet man viņš atnāca no citurienes. Un es diezgan ilgi nomocījos, kamēr es dabūju normālu temperatūru, jo ar veciem iepriekšējiem raksturojumiem, kas man bija iestādīti slaiserī, man viņš negribēja normāli printēt. Tāpēc printēšanas temperatūras izvēle ir ļoti svarīga. Un kā lai mēs to varam izvēlēties, ja temperatūras diapazons ir 40 grādi, kā šeit redzams. Lai to izdarītu, priekš tam pastāv tā saucamie temperatūra torņi. Es vienu tādu atradu, viņa singavers papīros var atrast, tāpat jūs varat ierakstīt jebkurā meklētājā, teiksim, kā man vajag PET temperatūras tests, viņš jums izmetīs tādu tornīti, temperatūras tornīti. Kas te ir tāds, it kā viss izskatās vienkārši, atliek tikai likt uz printeru, printēt, un te jūs pēc tam tornīši redzēsiet, kura temperatūra jums visvairāk der. Te kā redzams ir temperatūras no 210 līdz 260 grādiem. Kāpēc tik liels diapazons? Tas ir tāpēc, kad hotendam termorezistors, kas stāv, viņš nav tik precīzi, tā kā, teiksim, medicīnas termometrs, viņam tās temperatūras svārstības var būt dažādas, un ne vēl tik krievu valodā tos temperatūras sauc par papagaļa grādiem. Jo vienam printerim viņš ir ielikts uz 230, tas nenozīmē, ka tur tā galviņa uzsils līdz 230. Viņa varbūt jūs esat uzlicis 230 grādus slaiserī šeit, un viņš rāda 230 grādus, bet īstenībā jums tur ir tikai 220 grādi. Tāpēc temperatūras izvēlēšanai ir tāda diezgan liels temperatūras diapazons, kuru var iestatīt, un pēc tam pēc printēšanas rezultātu var apskatīties, pie kuriem cipariem jums iznāca vislabākais printējums. Bet, ja jūs ieliksiet šādu figūriņu slaiserī, sagriezīsiet un noliksiet printēt, tad viņš uzprintēs jums visu to tornīti ar to temperatūru, kas jums būs ielikta šeit printā. Kā parasti jūs printējat detaļas, teiksim, 230 grādu vai 240 grādu. Viņš visu tornīti uzprintēs ar vienu temperatūru, tā ka jūs neko neredzēsiet. Bet, lai jūs varētu dabūt reālu skatu un jūs reāli redzētu, kāda temperatūra jums vislabāk der, te vajag iztaisīt tādu nelielu operāciju ar parametru iestatīšanu. Tā. Teiksim, tie tornīši ir dažādi, viņu singavers lapās var atrast, tāpat STL meklētāju lapās var atrast, viņu dažādas konstrukcijas, dažādas konfigurācijas, bet ideja tāda. Sānos uzrādīt temperatūra un pats tornīts. Un, lai mēs varētu ieregulēt, lai mūsu printeris printēšanas laikā mainītu tās temperatūras no 210 grādiem līdz 260, mums ir jāizdara sekojušas lietas. Tātad pirmais mēs ielādējam pašu tornīti, ieejam iekšā savos parametros, ko mēs tad daram. Mēs varam uztaisīt tā printēšanas temperatūru 260 grādi. Kāpēc man te 260 grādi? Tāpēc, ka pirmais slānis, kā redzams, apakšā ir 260 grādi. Tātad pirmais slānis mums būs ar temperatūru 260 grādi. To mēs ierakstam pirmo. Tālāk, ko mēs meklējam? Ātrumu.
Ātrumu es parasti printēju kaut kādiem 70 mm sekundē, bet no tornīšu veidošanai labāk paņemsim mazāko, es uzrakstīju 40 mm sekundē. Tas būs pilnīgi pietiekoši, lai diezgan kvalitatīvi varētu redzēt to printēšanu rezultātu. Tātad šos divus parametrus vajadzētu iestatīt, tātad printēšanas temperatūra iestāda pirmo, kas ir šeit, un ātrumu uztais tādu 40-30 mm sekundē pēc vēlēšanās. Kad tas ir izdarīts, mēs šo figūru griežam slāņos. Tātad mūsu printēšana būs 3 stundas 11 minūtes, bet tas ir tikai sākums. Tātad mēs esam slāņos sagriezuši, un tagad, lai mēs varētu uztaisīt tādu tabuliņu, mums no sākuma vajag uztaisīt priekšskatu. Tātad šeit ir priekšskats, un tad mēs ar šo bultiņu braucam lejā uz galda virsmu. Tātad pirmais slānis mums ir 260 grādiem. Mēs to kursoru bīdam uz augšu. Tā pagriezīsim tā labāk, lai mums būtu redzams. Tā, no šitā te. Braucam uz augšu. Un te jau sāk zīmēties nākošais slānis. Nu, tā apmēram kaut kur. Nu, tā būs varbūt labāk redzams. Tātad šeit jau iet nākošais slānis, tātad apakšē 260 grādi, te ir 240, 255 grādi nākošais lodziņš mums ir. Mums šeit vajag atsevišķi uz papīrīša uzzīmēt šitā slāņa numuru. Tātad šajā gadījumā tas ir 38. slānis. To mēs pierakstam uz papīra. Esam nofiksējuši, tagad braucam uz nākošo. Un pierakstam, ka tas būs pie temperatūras 255 grādi. Tātad braucam uz augšu, atkal noķeram pirmo slānīti, tur nav svarīgi pirmais, otrais vai kurš, pierakstam 77. Tātad otrā kārta būs slānis numurs 77. Un tā mēs izbraucam līdz pašai augšai un pie katras temperatūras sākuma pozīcijas, tātad pie katras šitās līnijas, atzīmējam temperatūru un slāņa numuru. Un dabā tas izskatās apmēram šādi. Ot, kā es ierakstīju. Tātad temperatūras no apakšas iet, apakšā mums ir lielākā temperatūra, augšā būs, protams, mazākā. Tātad 39, 77, 116, 157 un tā līdz pašam augšējam slānim. 397. slāņa numurs. Tātad to mēs pierakstam uz papīra, tāpat pierakstam pretī temperatūru, kurai tas slānis atbilst. Un atgriežamies pie šķērlotāja kura. Tātad, lai mēs iestādītu režīmus, mēs ieejam iekšā opcijā paplašinājumi, pēc apstrāde un izmainīt G-kodu. Nospiežam šeit pievienot skriptu. Un šeit mēs izvēlamies pašu augšējo pozīciju, tas ir change ATZ. Tātad Z tas izmaiņas. Tātad nospiežam uz to, mums parādās tāda tabuliņa. Ko mēs darām? Tātad mēs esam saskaitījuši, ka mums tur ir, tā nolaidīsim, nu viņš pagaidām nevar iet lejā. Tā nolaižam uz leju, tā bilde palika. Tātad mums būs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tātad 10 opcijas, ja? 10 opcijas. Tātad mēs ejam iekšā kaut paplašinājumu, pēcapstrāde, G-kods. Tad mēs atgriežamies. Tātad mums vajag pievienot skriptus 10 gabalus. Tātad 1, nospiežam atkal augšējo, ko mēs pievienojam tātad šo, atkal. Pievienojam šo, change, atkal, un tā, kamēr mums būs 10 skripti, tā saucamie. Visu laiku change, tātad cik mums ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vēl 2, 9, un tas ir 10. Tātad 10 skripti. Tagad mēs sākam no apakšas, tātad
260 grādi mums būs pirmais slānis, šitas te. Nākošais mums jau būs pēc mūsu sarakstiņa 255 grādi. Tātad mēs ņemam šito, iezīmējam pirmo, tas ir šities no apakšas uz augšu, no galda uz augšu pa zetas. Tātad pirmais būs šitas. Šeit opcijā triggers izvēlamies nevis augstumu, bet slāņa numuru, layer number. Ierakstam iekšā slāņa numuru, tas mums ir 39. Tā, šito mēs opciju atstājam šito pašu. Apply to. Tālāk braucam uz leju, par cik mums ir viens ekstrūders, tātad mainam pirmā ekstrūdera temperatūra. Atzīmējam, mums pavarās lodziņš, un tajā mēs ierakstam pirmā ekstrūdera temperatūra, mums būs pirmajam slānim 255. Tas būs nevis pirmais, bet jau otrais slānis, jo pirmais slānis, kā mēs atceramies, uz galda printēsies ar 260 grādu temperatūru. Tātad tas mums ir. Tagad mēs ejam uz augstāku slāni. Atkal tas pats slāņa numurs. Slāņa numurs mums ir nākošais 77. Pirmā ekstrūdera temperatūra mēs mainam uz 250. 50. Tā ejam uz nākošo slāni. Atkal slāņa numurs. Slāņa numurs mums ir 116. Pirmā ekstrūdera temperatūra mainam uz 245. Nākošais slānis. Tātad slānis iet no galda uz augšu. Tātad slāņa numurs. Tā ir 157. Pirmais ekstrūders. Tas mums ir 240. Tā. E, 235. slānis. Vai ne? Kļūda. Slāņa nulis ir 196. Pirmā ekstrūdera temperatūra būs 235. Nākošo. Slāņa numurs 237. Temperatūru iestādīsim 230. Tā, slāņa numurs mums būs 278. Temperatūra 225. Nākošais. Tā. 318. Temperatūra 220. Tātad šitas trešā pozīcija apply to paliek visu laiku stabila, viņa nemainās. Tā, šitas mums būs 358. Ekstrūdera temperatūra būs 215. Un pēdējais slānīts mums būs 397. Kļūda. 397. Un ekstrūdera temperatūra būs 210. Tas mums būs pats augšējais slānis. Es saku, temperatūra diapazons ir tik liels tāpēc, ka mums tas termometrs, kas ir uz hotenda, ir plus mīnus 10 grādi.
Tā kā labāk iztaisīt šī tik lielā diapazonā, nekā pēc tam kombinēt, provēt uz dullumu. Ko mēs tagad redzam? Mēs esam it kā ierakstījuši visas 10 izmaiņas. Šeit mums parādās jauns lodziņš. Tas ir, ka mēs esam palaiduši paplašinājumu pluginu, un kurām ir 10 izmaiņas veiktas. Tātad cipariņš ir labs. Un tagad, lai mēs pārliecinātos, ka mums viss kārtībā, mēs vēlreiz varam ieslēgt, atzīmēt tos līmeņus un pie viena paskatīties, vai numuri un temperatūra sakrīt. Redziet, vai šitas sakrīt. To vēlams pārbaudīt, jo pēc tam jau būs pa vēl, kā saka. Tad jau viņš printēs kā vajag. Nu, 235, 96. Tā, nu, pieņemsim, ka mums viss pārbaudīs. Tagad mēs nospiežam slēgt. Un tagad mēs atkal lielinājam iekšā opcijā un slāņojam pa jaunu. Nu, tagad mums tas fails saglabājies, mēs redzam printēšanu, redzam šito zīmīt, ka mums tas ir. Un tagad mēs varam rakstīt diskā šo failiņu, STL failu, un viņš mums sāks printēt. Un printēšanas rezultāts tad būs redzams. Tātad šajā gadījumā mēs, kad būs izprintēts tas modelītis, mēs redzēsim, pie kādām temperatūram visi šitie lodziņi, visi burtiņi un visas nokaras vai pārkaras izskatās vislabāk, un līdz ar to jūs varat likt spolei tādu temperatūru, kas ir, kura uzrāda, pie kuras ir vislabākie rādījumi. Tie ir vizuāli. Tātad, ja jūs gadās nopirkt jaunu spoli, un jūs par temperatūru neesat pārliecināts, jo par to neviens nevar būt pārliecināts, vislabāk uztaisīt tādu mazu testiņu, nu laiku tas aizņem, toties plasmas patēriņš nav liels, tikai 5 metri, bet jūs ar pirmo piegājienu jau zināsiet, kāds ir optimālās temperatūras šai spolei. Un tas arī patreiz būtu viss. Ja man, kad beigs printēt, es domāju, es jums parādīšu, kas man tur sanāca. Nu tā, pamēģināšu parādīt, kas tur man sanācis. Tā, caur palielināmo. Nu, te var redzēt, izprintējās man visas līmenis. No 260 grādiem apakšā līdz 210. Tā, ko te mēs redzam? Apakšā 206, 255 līdz 245, 240, kaut kādi matiņi iet pa vidu, kas pēdgam ir tā. Nu, un te pie 230, tā matiņu vairs arī nav. Tā, 230 matiņu vairs arī nav. Un augšā pie 215, 210 tā kā sāk veidoties. Tātad optimālā temperatūra mums būtu 230 grādi. Kā redzams, pie 240 un augstāk, tur maz ruseņi nesmukam veidojas. Tā par pārējo neko sliktu nevar pateikt. Viss ir kā normāli, viss labi izskatās, bet nu, te ir redzams. Tātad tādā veidā mēs nosakam optimālo temperatūru vizuāli. Tajā pašā laikā sastādot G-kodu, temperatūras mēs ievadam augstumos noteiktos, bet mēs varam ievadīt, teiksim, printēšanas ātrumus dažādus, pamēģināt, pāreksperimentēt. Tāpat ieslēgt ventilāciju. Šito modeli taisīja ar ieslēgt ventilātoru, jūs parasti pēdgu sprintē ar ventilāciju. Un tad var apstīties, kāds efekts būs ar ventilātoru, bez ventilātoru. Nu, mazrusiņ laika aizņem, bet, nu, tas ir tā vērts. Tā, ko es te vēl gribēju parādīt? Vēl ir tāds moments, teiksim, printerim, ka beidza darba, slaiserī, te paliek tas apakšā lodziņš, kurā uzrādīts, ka viņam mainīt kaut kādu G-kodi. Šitas te jānoklikšķina, atversies lielais lodziņš, un tajā ir jānodzēš tas failiņš. Redziet?
un vairs nav. Tas ir vajadzīgs tāpēc, lai printējot nākamo detaļu, jums nepaliktu vecais kodiņš, kodu izmaiņas, G-file izmaiņas printerī, jo tādā gadījumā viņš to detaļu printēs ar izmaiņām. Teiksim, kā šajā gadījumā bija 10 līmeņi, katru savā temperatūrā, tā jums jaunā detaļa, ko jūs ieliksiet, arī izprintēsies ar dažādām temperatūrām. Tas nebūtu sevišķi labi. Nu, bet tā viss notiek. Tātad tādā veidā mēs varam ļoti labi un vizuāli pārskatāmi, saskatāmi izvēlēties vajadzīgo printēšanas temperatūru. Un mums nav jāriskē ar to, ka detaļu printēsim ilgi un dikti, kamēr atradīsim īstās temperatūras. Nu, tas uz šoreiz būtu arī viss.